Kā nesāt tenzoru gradzenus šos? Viņus nesējam, tātad varam iekārt uz miesas, krekla, kā šobrīd, piemēram, kabatā ielikt, pakarināt istabā. Šiem varam strukturizēt ar ūdeni. Kā sajust enerģiju, ko viņi dod? Viņiem, redz, tie, kas ir savienoti šajā vietā, kur viņiem tāda atstarpība, tad tur tās viss 4 pirkstos saucās šādi. Ir, teiksim, arī varam pat sajust, kad, ja šādi izdaram, jā. Tad šeit mums tās enerģijas arī varam sajust. Ir video, tur arī konkrēti tādi, tur ļoti labi. Nu, lielākiem tas ir šāda veida, tas jau ir daudz vairāk. Varam sajust. Tas ir tieši savienojuma vietā. Tad arī varam rokās turēt šādi. Arī kā pozitrona rozete. Šādi izvērts cauri vads. Te ir, piemēram, kopā ar Himalais sāslām. To pat varam sajust, kā ir ar un kā ir bez. Tas pat ir tīri tā fiziski sajūtams. Sevišķi, ja tādas jaudīgākas izmantojam. Tieši tāpat tādu rozeti tad varam izmantot pie datora. Arī maina to elektronu virzienu. Tas ir saitā, var izlasīt internetā pa pozitronu rozeti, kas ir. Tad, piemēram, agrāk bija šādi te, ko arī vienā rokā tur, piemēram, labais, kreisais tinums, ja, tieši tāpat. Arī šie te. Vienā ir labais un kreisais. Tas ir pa tinumu veidiem, kad mēs viņus tiņam dažādos šādos te. Oriģināli patentā tas ir pulksteņa rādītāju virzienā. Ja. Patentā tas ir viss norādīts. Ja. Tinuma virziens, ja tur būs, tur viņi ir vairāki. Ja. Šādi te. Katram ir savā kā mēs viņus izmantojam. To mēs visu nosakam tur skalās dažādu veidu. Cik procenti mums tur. Šeit ir tie sakrālie garumi. Jauda. Nu, tāda ļoti izmantojama skala jau. Visbiežāk kā ietekmē organismu, ja, plus mīnus. Tur mēs arī nosakām to virzienu, labais, kreisais, ja. Jo, piemēram, arī vīrietis vai sieviete var atšķirties tas. Tāpat arī planētas ziemeļu puslodes, dienvidu puslodes. Tas ir oriģinālais patents, tad tas virziens redzams arī oriģinālajā patentā. Ja. Viss, jā.